Stāsts no Baumas. Vitaļik, mums ir pēdējā diena Turcijā, ko tu vari pateikt? Latvija ir augsta. Cik ļoti augstu? Nauri, būs tev aizlidot uz Latviju, kā tu domā to visu? Es domāju tā. Jo man prasīja līdz. Vēl Citronu. Kas tu esi, paparaman, ko tu vari, paparaman. Nu, Ko es varu teikt? Ir beigusies pēdējā diena mūsējā Turcijā. Nauris, beigusies nav, beigusies nav. Nauris, vēl nav beigusies. Nauris brauks ar lidmašīnu, protams, viņš nos pamet. Mēs brauksim ar mašīnu. Tā kā viņš jau būs 13. datumā Latvijā, mēs būsim žēl, bet tikai 15. 16. Bet nu ko darīt? Tagad ejam tālāk pie vēl viena mūsu 4. drauga. Riko, ko tu vari teikt savai aizstāvībai? Ko mēs darīsim pēc pāris dienām? Mēs jau pastāstījām, ka Nauris lido un visi pārējie arī braucu mašīnu. Nauris lido un brauc ar mašīnu? Jā. Nauris jau var tikai lidot. Riko, pastāsti, ko tu te dari? Riko. Un kas te tagad notiek? Riko, es gribu jūs visiem atvainoties, tāpēc, ka es lidoju. Nē, tas viss normāli. Lūdzu, tas mans apens, tās jāmazgā. Ko mēs šodien darīsim? Mēs ejam uz veikaliem. Zažīgaļ buļim pa polnai! Nenomest viņu dildeļu lejā. Lai nav manā jāmazgā vēl 250. Paraman, ko tu vari, paraman, kas tu esi, tā paraman. Es jūs mīlu, latvieši! Latvija turās, mēs braucam! Jā. Es bērnu, cik labi balsts puikam ir. Ot. Stāst. Ko? Te gulēja šonakt Nauris, protams, tas bija pēc baigā pārtīs, tāpēc te ir baigais bārdeks, bet no rīta mēs viņu atradām viesistabā. Kā tā? Kā tā? Te Ronijs kaut kā, es nezinu. Jā, te es atradu Riko, viņš bija atbīdījis manas gultas, diemžēl, un Nauris gulēja uz grīdas. Kā tā, es arī nesaprotu. Tagad es mazliet izteikšos, tas ir mūsu leduskapis uz aizbraukšanu. Tā ir mūsu virtuve ar istabu, Lilo. Tas ir Vitaļiks. Mēs gribējām iet peldēties, bet, nu... Jā, būs nelielas problēmas. Nu, tā kā anekdotē teikt, nu, если будешь себя хорошо вести, зальем воду. Ну, так считается. Pietiks.